Man ir jautājums, bet kā tad es īsti pie savas laivas viņu varēšu pielikt šo te fišlok laivu ierīci? Tātad tev būs mehānisms, tieši tāds kā šitas te ir. Komplektā nāk šis te elements, ja, ko pieliek pie, tu vari likt patiešo pie laivas, viņu var pieskrūvēt, vai ja tev ir laivai montāžas sliede, ja, viņš ir paredzēts, lai viņu varētu pielikt, uzlikt uz montāžas sliedes pie, no laivā iekšpusē, pie borta nāk montāžas sliede, ja, tu vari ar skrūvēm pie tās montāžas sliedes viņu pieskrūvēt. Tas ir paredzēts, lai dažādas lietas varētu pie laivas pielikt. Un tad, kad tev būs šitas pielikts, tad tu šo te vienkārši pieskrūvēsi, un tev viņš būs šādā. Un tas ir komplektā, šis te dzelzs gabals, ko tu tagad paņēmi pielikt klāt? Tas ir komplektā, jā. Tev viņš ir komplektā, ja tu viņu tagad iegādāsies, šis ir komplekts, tātad tas kāds mehānisms, šī te ierīce, adapters un pults un kabels. Un arī šis te mehānisms stiprinājums ir, jā. Tas ir komplekts. Tas ir viss pilnais komplekts. Un arī pults? Un arī pults, jā. Un tagad es pastāstīšu tev, kas ir ļoti svarīgi, jā, par mehānismu. Tas nav vienkārši tāds, viņam ir savas noteikts funkcionalitāte. Šis mehānisms ļauj ko izdarīt. Viņš ļauj tev ļoti viegli pacelt augšā sensoru, ka tu gribi pārbraukt citā vietā. Viņš paceļās uz augšu? Ar vienu roku, jā, tu vari to izdarīt. Tu vari ar vienu roku viņu arī ielikt iekšā laivā. Kāpēc man vajadzētu viņu laivā likt? Tagad tu gribēsi pārbraukt uz citu vietu. Tu jau neatstāsi viņu apakšā ūdenī. Viņi nedrīkst atstāt ūdenī apakšā? Viņu, ja tu atstāsi ūdenī, tad uz viņu rodās diezgan liela slodze. Tas ir tad, ja es ļoti ātri braucu, jā? Ja tu brauc ar motoru, tu gribi tādu pārbraukt uz citu vietu, jā, un tev ir normāli makšķernieks izceļ ārā viņu. Cik ātri es varu braukt, ka es nepajautāju, teiksim, tad, kad es ķeru to zivi meklēju, jā. Tu aizmirsīsi, jā. Jā, vai kas ir rekomendējamais ātrums? Normāli, tu brauc līdz kaut kādiem 10 km/h. Es, teiksim, braucu līdz 10 km/h. Mierīgi man nav problēmas. Es varu 10 braukt un skenēt un skatīties. Ja es gadījumā aizmirstu izslēgt, tu brauks, tagad tev būs laiva, tev būs un tu aizmirsīs izslēgt. Kas notiksies? Ūdens šeit rada lielu slodzi, ja, un sāk spiest uz šo te. Un kā viņš salūst, jā? Un O! Šādi notiek. Pats no sevis viņš tā pacēlās? Jā, pats no sevis. Tur ir drošības mehānisms, kas tev neļaus salauzt viņu. Te šeit 10 km/h tu sasniegsi ar šo laivu, un tālāk Viņš uzsit augšā. Tad vēl šim te mehānismam, es tev pastāstīšu vēl. Par regulēšanu droši vien tur kaut kāda ir, viņš ir uz augšu, uz leju regulējums, jā? Redz, šī laiva, teiksim, ir taisna, jā, bet ja tev laiva būs mazliet viņa slīp, tad tu viņu varēsi šo te, redz, es palaidu vaļā šo te nospiedu, jā, un tagad es varu paregulēt līmeni. Tas ir virspusē tur tāda, jā, Šeit ir burbulīts, jā, tā kā līmeņa rādīt. Tā pagriezt tā, lai es redzu to burbulīti. Pagriezt viņu, tāpēc, ka viņš ir uz augšu. Tas zaļais burbulītis tur, jā. Ierīcē pa vidi ir burbulīts, jā, maziņš, kas ir līmeņa rāds, un pēc šī burbulīša iestādi, tad, kad tev laivā sakāpuši visi tie cilvēki, kas sakā, tu iestādi tā, lai tas burbulīts ir pa vidu, jā, tad tu viņu šo te nofiksē, pievelc, un tev viņš vairs nav jāiestiek. Tieši tas pats ir ar šito otru skrūvīti. Tieši to pašu tu izdari. Un tu vari viņu paregulēt arī šajā plaknē. Jā, redz, es tagad varu grozīt šādi viņu. Brīvi. Jā, un tā, ka es to izdaru, tā, ka man burbulīts vidū, es pievelku, un viņš ir nofiksējies, viņš vairāk. Tagad viņš nofiksējies. Nenofiksēja. Tagad viņš nofiksējies, un tagad viņš vairs nav nekustās ārā. Tāds un